Labdien! Prieks jūs redzēt webinārā par mākslīgo intelektu. Šādus webinārus mēs organizējam katru mēnesi. Līdz ar to šodien mums tēma ir mākslīgais intelekts, par ko mēs arī vairāk vai mazāk aprunāsimies. Mani sauc Roberts Gaižuts, būšu jūsu šīs dienas moderators, esmu arī mācību projekta vadītājs un šodien jūs vedīšu cauri šim webināram. Šīs dienas struktūra un saturs mums būs sekojoši, ka mēs organizēsim šo webināru 1 stundas ilgumā. Pēc webināra noteikti, ja ir jautājumi, tad droši uzdodiet šos čatā. Pēc webināra centīsimies visiem sniegt atbildes. Mūsu šīs dienas runātāji būs gan Tildes pārstāvis, gan Kurzemes turisma asociācijas pārstāvis, gan arī Reizeknas tehnoloģija akadēmijas pārstāvis, gan elektronikas un datorzinātņu institūta pārstāvis. Respektīvi, centīsimies ar šo webināru pārklāt visas tēmas gan no vides skata punktu saistībā ar to, kas notiek mākslīgā intelekta jautājumos, gan arī pārējot tālāk uz to, kā tad īsti šis mākslīgais intelekts mūsu ikdienā palīdz darbos, kas noteikti ir saistoši jebkuram no mūsu uzņēmējiem, un arī pastīsimies to, kā tad īsti šis mākslīgais intelekts var palīdzēt atrisināt dažādas jautājumus, radot jaunas risinājumus vai pakalpojumus. Tātad pirmā mūsu sadaļa šodienas tēmā ir, kas ir Eiropas Digitālais inovāciju centrs un kādas ir iespējamās atbalsta iespējas. Tad Eiropas Digitālais inovāciju centrs kopumā šādi digitāli centri, inovācijas centri ir 2 Latvijā. Viens ir Latvijas informācijas tehnoloģija klāsters, otrs Latvijas digitālais akcelerators, kur arī es pārstāvu. Galvenais uzdevums šim Eiropas Digitālam inovāciju centram ir radīt digitalizāciju uzņēmēju un uzņēmēju vidū. Respektīvi, lai uzņēmēji kļūtu digitālāki un pēc iespējas efektīvāk savu darbu organizēšanā. Ja, tad galvenais ir digitalizācija. Piedāvājam Latvijas digitāla akceleratoru puses vairākus šos te virzienus. Pamatā šeit ir 3 galvenie bloki. Šis ir pirmais - testēšana pirms ieguldīšanas, kas, manuprāt, ir būtiski uzņēmējiem saprast, vai šī digitalizācija ir svarīga un aktuāla konkrētajā uzņēmumā, vai tomēr šāda digitalizācija varbūt dotajā brīdī nav aktuāla, bet būs nākotnē noteikti svarīga. Respektīvi, ar šo te platformu, ar šo pirmo virzienu, uzņēmējs var saprast par to, vai digitalizācija ir svarīga un kādi ir tie iespējamie nākošie soļi, lai digitalizētos. Nākošais ir mācības. Ja, tad, respektīvi, ar šo te mācību virzienu ir iespējams saprast to, vai konkrēti darbinieki ir spēcīgi kaut kādā noteiktajā virzienā, vai arī konkrēti organizācijas vadītājiem iespējams gūt papildus praksi vai prasmes, lai īstenotu kādus noteiktus projektus. Šeit es gribētu uzsvērt to, ka ir 3 galvenie virzieni, ja, kas pēc tam sadalās vairākos apakšvirzienos par apmācībām, tad respektīvi digitālo prasmi kursi, digitālo transformāciju kursi, inovāciju ievadu kursi, kopumā kursu skaits mums ir virs 50 kursiem, bet ja kādā no šīm te apmācību kursiem varbūt vai virzieniem jūs neatrodat sevi interesējoši, droši sazināties manīm, es domāju, ka mēs arī centīsimies un spēsim atrast jums vēlamo risinājumu. Šeit vēlos arī uzsvērt to, ka ir tādas kā prakses iespējas, ja, kas noteikti ir aktuālas uzņēmējiem, tāpēc arī to apsveriet un padomājiet, varbūt jums ir interesi kādu no prakses veidiem arī savā uzņēmumā īstenot. Kā trešais virziens ir finansējuma piesaistes virziens, respektīvi izrietoši no visiem iepriekšējiem, saprotam to, ka, lai īstenot kādu no projektiem ir vajadzīgs šis finansējums, un līdz ar to caur Latvijas digitālo akceleratoru iespējams saņemt gan konsultīvos atbalstus, gan pašas finansējuma piesaisti, gan biznesa plānu sagatavošanas, gan iestartēšanu dažādos projektos un projektu pāraudzību, uzraudzību, monitoringu. Tāpēc šī ir būtiska sadaļa, kas noteikti arī jums noteikti varēs palīdzēt. Nākošais svarīgais etaps ir, kas īsti var saņemt šo te atbalstu. Atbalstu var saņemt jebkurš uzņēmējs, šajā gadījumā sīkais, mazais, vidējais, lielais uzņēmējs, zemnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi, publiskās personas iestādes, zinātniskās institūcijas. Šobrīd, manuprāt, neesmu īsti saskāries tādu, kurš nevarētu saņemt. Ja gadījumā kādam ir varbūt tāda nozara, kas ir īsti neatbalstām, tad es pieņemu, ka varbūt jaunais risinājums vai pakalpojums varētu būt atbalstamajās nozarēs, bet tas būs atsevišķi saruna, individuāli katru no uzņēmējiem. Ja tad būtībā
ik viens var pieteikties, pieteikšanās ir bezmaksas, un tāpēc aicinājums to arī īstenot jebkuram no uzņēmējiem. Runājot par pašu, kā notiek šī pieteikšanās un atbalsta saņemšana, tad šajā gadījumā ir 4 galvenie posmi. Pirmais ir caur digitālatvija.lv veikt šo pieteikšanos, tālāk tiek sagatavots šis digitālais brieduma tests un digitālās attīstības ceļa karte. Saņemt šī ceļa karte, tad tiek piedāvāt šie pakalpojumi. Ir 4 galvenie posmi, bet caur šiem posmiem jūsu kontaktpersona centīsies pēc iespējām ātrāk izvirzīt, respektīvi pārvirzīt par šiem posmiem ar maksimālu atbalstu, tāpēc no jūsu puses varbūt nebūs, es teiktu, ļoti administratīvs sloks, ja šī kontaktpersona noteikti ar jums kopā darbojoties, pēc iespējām centīsies izvirzīt jūs nākošajos līmeņos, lai jūs pēc iespējas ātrāk saņem šos pakalpojumus. Ja, bet ņemam vērā, kad kaut kādu brīdi tas aizņem, ierast tas ir no 2 nedēļām līdz kaut kādam brīdiņam ilgāk, bet jo ātrāk pieteiksieties, jūs pieņem, kad ātrāk arī saņemsiet šos pakalpojumus. Mūsu partneru loks ir salīdzinoši plašs. Šeit ir uzskaitīti vismaz 20 partneri, kuri mums ir tiešie partneri. Ja jums ir kāds no partneriem, kurš varbūt piedāvāt jums to pakalpojumu vai īstenot kādu no jūsu vēlamajām aktivitātēm, labāk varbūt, vai kāds no mūsu partneriem nespēja to īstenot, noteikti mēs organizējam dažādu veidu iepirkumus un īstenojam ar sadarbību ar citu veidu partneriem. Ja, bet šie ir mūsu pamatpartneri, kuriem mēs sadarbojamies ikdienā. Liels paldies! Šī sadaļa bija par Latvijas digitālo akceleratoru un atbalsta iespējām. Šobrīd aicināšu Kasparu Kauliņu kungu, Tildes pārstāvi, dalīties ar savu prezentāciju un noteikti gaidam superaktīvu un foršu komunikāciju un prezentāciju. Mans vārds ir Kaspars Kauliņš, es esmu Tildes biznesa attīstības vadītājs. Un, man tas interesantais, izaicinošais uzdevums ir faktiski ieskicēt 2 lietas, kā es to pats saprotu. Pirmā lieta ir par to, kur mēs šobrīd esam attiecībā uz mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību un to reālo lietojumu, kas ir ļoti būtiski tajā biznesa vidē. Un arī gribu pastāstīt tīri praktiski, kas ir tā labākā pasaules prakse šobrīd dažāda veida mākslīgā intelekta tehnoloģiju lietojumā. Uzreiz atrunu es koncentrēšos uz valodas tehnoloģijām, nevis tikai, nestāstīšu neko par datorredzes izmantošanu, par mākslīgiem deguniem, par mākslīgo ādu vai par šiem te lielajiem datu analīzes rīkiem. Jā, tā kā tas droši vien ir svarīgi. Un to savu stāstu es gribu sākt ar tādu nelielu kontekstu, lai saprastu, kas ir tās tendences pasaulē globālās, kuras nosaka šo tā skaitā arī mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību. Ja, tad, kāpēc tieši šādas tehnoloģijas un kādus izaicinājumus mēs ceram, ka šīs tehnoloģijas mums palīdzēs risināt. Pirmais lielais stāsts ir šī jaunā tendence, kur mēs esam savā uzņēmumu šajos efektivitātes centienos nonākuši situācijā, kur ir skaidrs, ka mums ir vienā vai otrā veidā jāsāk izmantot automatizācijas, digitalizācijas vai cita veida tehnoloģiskie risinājumi, lai kāpinātu savu darbības efektivitāti. Tad mazinātu izmaksas, iespēju robežās palielinātu ieņēmumus vai arī spētu izdarīt vairāk ar mazākiem resursiem. Ja? Un šis tad viens no apsvērumiem vai apstākļiem, kas liek arī tehnoloģiju uzņēmumiem attīstīt, tā skaitā mākslīgā intelekta tehnoloģijas, ir šis, tātad šī uzņēmuma digitālā transformācija ar mērķi paaugstināt efektivitāti, lietojot tehnoloģijas, robotus un automatizāciju. Nākamais. Otrs būtiskais aspekts vai būtiskā tendence, ko mēs novērojam, kas notiek pasaulē, ir šī, mēs viņu dēvējam par totālo personalizāciju, proti
kopš cilvēce darbojās šajā tīmekļa vidē, kopš ir parādījušies sociālie tīkli, ir dažādas šīs ziņu apmaiņu platformas, vēlāk pēdējā laikā arī dažādi e-veikali, internetbankas un tā tālāk. Mēs esam gribot vai negribot radījuši un faktiski arī atdevuši šiem te resursu turētājiem, infrastruktūras turētājiem ļoti daudz datu. Datu par mums, par mūsu paradumiem, par mūsu interesēm, par mūsu slēptiem un atklātiem hobijiem, par mūsu draugiem, par mūsu iepirkšanās paradumiem un tā tālāk. Ja? Un tā rezultātā šobrīd mēs vērojam to, ka gan produkti, gan pakalpojumi kļūst daudz, un arī informācija, kas mums tiek piegādāta, kļūst daudz personalizētāk. Ja? Tad balstoties uz mūsu vēsturiskajām darbībām tīmekļos, tiem datiem, jau gan produktu ražotāji, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji, informācijas sniedzēji, viņi spēj šo savu saturu pielāgot. Tāds ekstrēms totālai personalizācijai varētu būt personalizētā medicīna, ja, kur farmācijas kompānijas iegūstot datus par konkrēto individu slimības vēsturi vai veselības stāvokli, fizioloģiju un tā tālāk, jau spēj radīt zāles, kas ir individu zāles. Tad viena tableta vai viena kapsula visām vainām konkrētajam individam, ja tā var vienkāršot izteikties. Ja. Labi, iesim tālāk. Tad nākamā tendence, trešā tendence, kas, manuprāt, arī ir ārkārtīgi būtiska un ietekmē šo tehnoloģiju attīstību, ir šī lietotāja pieredzes ekonomika, kurā mēs dzīvojam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ilgtermiņā uzņēmēji un arī iestādes organizācijas vairs nevar cerēt saglabāt savu konkurētspēju tikai ar kaut kādu unikālu pakalpojumu, produktu vai tehnoloģiju. Ja, jo šobrīd tas veids, kā rodās top dažādi veidi jaunu uzņēmumi, kā dažādas trakas un mazāk trakas idejas saņem finansējumu un cik strauji var notikt kaut kāda jauninājuma ienākšana, ir radījusi situācija, kurā mums jādomā, kas tad ir tas paliekošais, ar ko mēs varam ilgtermiņā konkurēt, jo kāds vienmēr izdarīs ātrāk, lētāk, iespējams pat vairāk, jā, nekā to daram mēs, un tad tas, ar ko mēs varam konkurēt, ir šī pieredze, ko mēs spējam radīt saviem klientiem, saviem darbiniekiem, saviem sadarbības partneriem. Jā, tā kā, šis ir vēl viens aspekts. Un tagad mēs nonākam pie tām mākslīgā intelekta un tām tehnoloģijām. Šodien ir tā, ka kopš 21. gada novembra faktiski mākslīgais intelekts ir kļuvis par sinonīmu vai otrādi. Teiksim, tas ChatGPT vai lielie valodas modeļi, ģeneratīvie modeļi ir kļuvuši par mākslīgā intelekta sinonīmu. Un mēs bieži vien, tad, kad mēs tagad sakam mākslīgais intelekts, mēs domājam tieši šos lielos valodas modeļus un ģeneratīvo mākslīgo intelektu, bet tas gluži tik šauri nav, ja, bet, lai tā kā mazliet radītu kaut kādu lielāku skaidrību galvās, es teiktu, dalīsim šos te risinājumus divās grupās. Ir funkcionālais, ja, tad mākslīgais intelekts un ģeneratīvais mākslīgais intelekts, lai jūs saprastu atšķirību, tie no jums, kas ir gana ilgi dzīvojuši, atcerēsies laikus, kad birojos bija pieejami tādi universāli aparāti, telefons, faks, kopētājs, printers, ja, viss vienā. Tad tas varētu būt tas labais analogs tam ģeneratīvajam, daudzfunkcionālajam mākslīgajam intelektam ar šiem plašajām funkcijām, bet joprojām mums ikdienā visapkārt ir ļoti daudz arī šo funkcionālo mākslīgā intelekta rīku un modeļu. Un ņemos apgalvot, ka daudzajādā ziņā daudz no šīm funkcionālajām tehnoloģijām šobrīd joprojām nodrošina labāku kvalitāti. Piemēram, mašīnu tulkošana. Ja jūs lietojat mašīnu tulkošanai lielos valodas modeļus, protams, tur tā kvalitāte turpina uzlaboties, bet realitāte ir tāda, ka šīm mazāko
kopienu valodām, ja šī mašīnu tulkošanas kvalitāte specializētās mašīnu tulkošanas sistēmās ir labāka nekā tajos lielajos valodas modeļos. Un šodien es tāpēc arī gribu pastāstīt, varbūt ejam tālāk. Mēs Tildē strādājam jau 33 gadus ar dažādu veidu tehnoloģijām. Mēs esam arī tāds tehnoloģiju pētniecības uzņēmums, viens no savā tajā valodas tehnoloģiju jomā noteikti viens no vadošiem uzņēmumiem vismaz Eiropā, ja ne pasaulē. Tā kā mūs tas visums, tehnoloģija visums ir tāds ļoti koncentrēts uz tieši uz visu, kas ir saistīts ar valodu, par un ap valodu. Bet tā kā šie lielie valodas modeļi, šis ģeneratīvais mākslīgais intelekts arī lielā mērā ir par un ap valodu, tad, protams, šī ir joma, kam pēdējos gadus mēs veltam pamatu uzmanību. Un varbūt ejam tālāk, tā uzmanība ir arī vainagojusies ar tādiem dažādiem panākumiem. Mēs tiešām esam veiksmīgi spējuši apliecināt to savu varēšanu gan Eiropā, gan pasaulē. Tāds pēdējais, tā bilde ir tāds pats pēdējais, ar ko mēs tiešām lepojamies, kad mēs saņēmām šo Eiropas komisijas balvu un būsim tie, kas veidos tādu reģionālu lielo valodas modeli. Vispār, ja mēs runājam par tiem lieliem valodas modeļiem, tad līdzīgi kā tas ir bijis arī ar citām šāda veida tehnoloģijām iepriekš, tā tendence ir sekojoša. Sākumā visi mēģina tos modeļus būvēt pēc iespējas lielākus. Ja tur sacenšās, Microsoft finansēja šo OpenAI iniciatīvu, izveidoja šo te ChatGPT modeli, tad Google izveidoja savu modeli, tad Google izveidoja Google Gemini modeli, tad tur Meta izveidoja savus modeļus, vai sakot, visi sacenšās, kurš uztaisīs lielāku. Jo vairāk datu, jo lielāks vai plašāks ir tās funkcionālās iespējas. Tas nevienmēr nozīmē kvalitāti, bet tas ir tā viena tendence. Un tad tas nākamais posms ir, kas notiek šobrīd ar tiem lielajiem valodas modeļiem, tad tiek veidot tādi vispārīgi lielie valodas modeļi, tad tiek veidot reģionāli valodas modeļi, un tagad droši vien būs grūti vismaz Eiropas Savienībā atrast kādu nacionālu valsti, kur neveidot savu nacionālo lielo valodas modeli. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo šie te nacionālie un reģionālie modeļi spēj nodrošināt labāku atbalstu un labāku, gan to atbilžu kvalitāti, gan attiecīgi tām valodām, kuras tajos mega modeļos ir mazāk pārstāvētas. Vienkārši saprotiet paši, tad tie algoritmi strādā tā, ka tā valoda, kura dominē, tajā arī tā vislabāk, tā rezultātu kvalitāte ir vislabākā. Ja? Un mēs šobrīd veidojam šo te reģionālo valodas modeli Baltijas un Ziemeļu valstu un Centrāla Austruma Eiropas valstu valodām un ceram kopā ar dažām Latvijas augstskolām uzsākt darbu arī pie nacionālā lielā valodas modeļa tieši latviešu valodai. Iesim tālāk. Es gribu vienkārši iezīmēt, tā kā mans uzdevums bija pastāstīt, kur mēs esam, kas šobrīd notiek pasaulē. Es izvēlējos tās tehnoloģijas, par kurām es zinu visvairāk un vislabāk, un tās ir tās jomas, protams, kurās strādā arī Tilde, bet es šobrīd nerunāšu par Tildi, bet runāšu vienkārši par konkrēto tehnoloģiju, tiem biznesa lietojumiem. Kas ir tie populārākie konkrēto tehnoloģiju, mākslīgā intelekta tehnoloģiju biznesa lietojumi? Sāksim ar mašīnu tulkošanu. Tad saprotams, ka mašīnu tulkošanas rīkus plaši izmanto šajos te starptautiskās saziņas rīkos, starptautiskajā komunikācijā. Kā tas izpaužās, ir daudz un dažādi risinājumi, kas, piemēram, e-pastos vai kaut kādos sociālās tiešsaistes saziņas rīkos ļauj sazināties cilvēkiem, kur runā dažādās valodās. Arī mums ir tādi risinājumi. Vienā galā sēž puisis, kas raksta spāņu valodā, otrā galā ir dāma, kas runā norvēģu valodā, un pa vidu ir šis te mašīnu tulkošanas rīks, kas to spāņu valodā rakstīja, to pārvērš norvēģiski, un dāma saprot, uzraksta atbildi norvēģu valodā, un atkal rīks viņu pārtulko uz spāņu valodu, un tā var notikt saziņa principā reālā laikā.
Otra lieta, kur tiek plaši lietoti mašīnu tulkošanas rīki, ir tad, kad mēs meklējam informāciju par kādiem jauniem tirgiem, par konkurentiem kaut kur. Ja, tad nevienmēr un ne visur tā informācija ir pieejama angļu valodā. Vispār man gribās teikt klātsošiem, ir vairāk pētījumu. Gan Eiropas komisijas pētījumi, gan dažādi vienkārši tirgus pētījumi, kompāniju pētījumi, kur apliecina sekojošo. Pirmkārt, mīts par to, ka Eiropas Savienībā visi cilvēki saprot angļu valodu, ir mīts. Ja, tad ir skaidrs, ka ievērojami vairāk kā par pusi no Eiropas iedzīvotājiem, gandrīz 2/3 nav spējīgi uzturēt normālu saziņu angļu valodā. Ja, tas liekas varbūt neticami, bet tas ir fakts. Ja, tad cilvēki varbūt kaut ko saprot, bet tajā brīdī, kad viņam vajag izteikties vai sazināties vai saņemt palīdzību vai iegūt zināšanas, angļu valodā viņš to nespēja. Un otra lieta, kas ir vēl ļoti svarīga, ka cilvēki izvēlās pirkt preces un pakalpojumus, informāciju, par kuriem viņiem ir pieejama viņu dzimtajā vai viņiem labi zināmā valodā. Un angļu valoda nevienmēr ir tā. Ja, tad atkal absolūts vairākums cilvēku dos priekšroku informācijai viņu dzimtajā vai viņiem tuvā, ikdienā lietotā valodā. Līdz ar to, tāpēc tur arī lejam apakaļ, tas nebūs tik ātri. es centīšos tūlīt noķert savu laiku. Jā, tad klienta atbalsts palīdzība, e-komercija, tad šie portāli, jā, tad arī tur tā mašīnu tulkošana pielāgotie risinājumi kļūst arvien labāki. Protams, dokumentu tulkošana, ja jūs piedalāties starptautiskos iepirkumos, svarīgi, lai jūs pareizi to saprastu, dažādi izglītojošie materiāli, lietotāji instrukcijas, tas viss var tikt tulkots automātiski. Ja jūs veidojat kaut kādu jaunu saturu, veidojat savā valodā un tad publicējat sociālajos mēdījos citās valodās, atkal mašīnu tulkošana var palīdzēt. Ja, piedāvājumu gatavošana, atskaites skaidrs, un pēdējais, teiksim, sadarbē ar citu tehnoloģiju, par kuru es runāšu tālāk, kas ir runas atpazīšana. Mēs varam nodrošināt arī, tehnoloģiski ir iespējams arī, teiksim, sanāksmēs, sapulcēs, gan tiešsaistē, gan attālināti, nodrošināt šo reāla laika tulkošanu. Ja, tad mēs varam dot jums transkriptu vai to, kas tiek runāts dažādās valodās. Iesim tālāk, nākamā tehnoloģija ir runas tehnoloģija. Šeit lielākais, plašākais lietojums ir dažādi veidi šie balss palīgi, ja, bet runas tehnoloģijas palīdz arī zvanu centra automatizācijā. Ja, tā kā mēs varam gan pirmkārt analizēt šīs te klientu sarunas, ja, tad tas ir tas stāsts par to kvalitātes paaugstināšanas nolūkā šī saruna var tikt ierakstīta, un tad, ko mēs ar tiem ierakstiem daram, ja, tad vai nu mēs klausamies, vai mēs viņus transkribējam, un tad jau mēs varam analizēt to, kas tur tika teikts un kā tika teikts. Balss var izmantot arī kā biometrijas rīku. Katram no mums ir unikāla balss, un to var izmantot arī autentifikācijas risinājumos. Runas tulkošana un daudzvalodu komunikācija es jau minēju, arī tajā iepriekšējā kontekstā atkal mācību materiālu un lekciju transkribēšanu, ja jūs veidojat kaut kādus video materiālus vai audio materiālus mācībām, tad arī tur var dabūt automātiski subtitrus vai šo transkriptu. Atkal klienta apkalpošanas atbalsts sistēmās arī ar klientiem var sazināties roboti un saņemt un atbildēt balsī. Viss, ko var darīt ar saturu, kas izgūts no audio vai video, balss vadība, to iespējams, ka jūs jau šodien sarunājaties balsī ar savām viedierīcēm. Un šī te balss meklēšanas navigācijas sistēmas. Labi, iesim tālāk, man jāskrien, saprot, man maz laika. Ja mēs runājam par šo saziņas mākslīgo intelektu, kas ir vēl tāds ļoti populārs virziens, tad, protams, vispopulārākie ir dažādi veidi šie klienta atbalsta boti. Mēs zinām, mēs veidojam gan sarunu botus, ar kuriem var sarakstīties, gan arī balss botus un telefonijas botus, ar kuriem var attiecīgi sazināties vai nu balsī, vai nu telefonijā, vai teiksim, savā viedierīcē. Šobrīd ļoti populārs virziens ir iekšējie šāda veida asistenti, kuri spēj, izmantojot ģeneratīvo mākslīgo intelektu, palīdzēt jums meklēt informāciju un zināšanas kaut kādās uzņēmumu zināšanu bāzēs. Šobrīd tātad vēl šo tehnoloģiju
tehnoloģiju lieto automatizētai pārdošanas marketingā, ja, lai gatavotu piedāvājumus. Te tā personalizācija ir ļoti svarīga, ja, ka mēs spējam analizēt šos datus un pielāgot savu piedāvājumu konkrētiem klientu segmentiem un darīt to automatizēt, ja, kas ir ļoti svarīgi. Tad tā personalizācija, automatizēta klientu pieredzes vadība, mēs varam kontrolēt un uzraudzīt to, kā notiek saziņa ar klientiem, izmantojot šādus te speciāli apmācītus aģentus. Cilvēku resursu pārvaldība, arī cilvēku resursu vadība vispār ir tāda joma, kurā ļoti plaši sāk lietot šos te visā tajā procesā, sākot jau no kandidātu atlases, piesaistes, viņu prasmju novērtēšanas, tad šīs te ievadīšanas darbā, jeb onboardinga, apmācības, attīstības, plānošanas, darba izpildes vērtēšanas, tur kaut kādu arī dažādu attīstības darbību realizēšanas. Ja, šī ir ļoti populāra joma. Tad ir tā automatizētā datu ievākšana analīze, ja, kad mēs varam gan ar robozvanu palīdzību, gan citādi mēs varam ievākt datus no klientiem, arī kaut kādā saziņā. Tad ir ļoti populārs ir automatizēts rezervāciju un pasūtījumu sistēmas, ja, kur mums nav jāalgo neviens, sekretāri, kas sēž birojā, pieņem zvanus vai atbild e-pastiem un reģistrē klientus. To dara roboti. Un visbeidzot tāda joma, kas arī strauji attīstās, ir izglītības un mācību joma. Labi, iesim tālāk. Ja mēs skatāmies pa lieliem valodas modeļiem, tad tā ir jauna lieta, un šeit es gribu teikt tā, ka ir izveidojušies dažādi mīti par to, ko visu šie te modeļi var. Es teiktu tā, individuālam lietojumam, protams, katrs var atrast, un visticamāk, ja es lūgtu jūs tagad pacelt rokas, kurš kaut reizi kaut ko ir pamēģinājis ar kādu no šiem te lielajiem valodas modeļiem, tad visticamāk lielākā daļa no jums pacelt rokas, bet principā tādam biznesa lietojumam tie pielietojumi tiek vēl meklēti, kur tiešām mēs redzētu, ka tas pievieno tādu nozīmīgu vērtību. Tad pamatā tekstu ģenerēšana, satura veidošana, šīs te automatizētās klientu atbalsta sistēmas, datu analīze un prognozēšana, ļoti populāra joma. Tad šīs te, es jau minēju tās personalizētās mārketinga kampaņas, automatizēta dokumentu pārskatīšana, informācijas zināšana, izgūšana, izglītība un, protams, arī jauns populārs lietojums ir koda rakstīšana. Ja, var vispār teikt tā, ka ja agrāk visi teica, ka vajag mācīties programmēt, ja, un Igaunijā tur, piemēram, jau no bērndārzes bērniem māca rakstīt kodu, tad es negribu apgalvot, ka programmēšana izzudīs, bet katrā gadījumā daudz nozīmīgāka kļūs šī prasme uzrakstīt tās uzvednes, angliski prompt, ja, tad šos te vaicājumus šiem ģeneratīviem modeļiem, ja, tad tā ir vesela joma, šī uzvedņu inženērija, ja, un speciālisti, kas prot un māka pareizi sadarboties ar šiem lieliem valodas modeļiem, jau šobrīd ir ļoti pieprasīti. Labi, skrienam tālāk. Es saprotu, ka es pārsniedzu savu laiku, visas pieklājības robežas. Šis ir jaunākais virziens, tā kā man vajadzēja runāt par to, kas ir tās pasaules tendences. Tad jums tagad tiem, kas klausās, svarīgi atcerēties šo trīsburtu kombināciju RAG, ja, Retrieval Augmented Generation, latviski izgūst papildināt ģenerēšana. Tā ir tehnoloģija, kur apvieno trīs tādus būtiskus komponentus. Viens ir šī satura sagatavošana apstrādei, ja, kur mēs veicam šī satura indeksēšanu, segmentēšanu, indeksēšanu, vektorizēšanu. Otrs ir semantiskā meklēšana. Tātad tie ir rīki, kas ļauj kaut kādā šajā sagatavotajā saturā veikt informācijas un zināšanu izguvi. Un tad trešais jau ir šis ģeneratīvais modelis, kurš uz tās izgūtās informācijas bāzes tad papildina un sagatavo tādas detalizētas, skaidras atbildes uz mūsu vaicājumiem. Labi, un pēdējais slaids man ir par riskiem. Man liekas, ir svarīgi arī apzināties tos riskus un draudus. Tad viens no lielākajiem riskiem draudiem ir tieši privātuma un datu drošības jautājumi. Ja mēs, šobrīd nav neviena labi strādājoša ģeneratīvā lielā valodas modeļa, kurš atrastos Eiropā. Ja mēs izmantojam ChatGPT vai kādu Microsoft Azure servisu, vai mēs izmantojam Google Gemini vai kādu citu rīku, tādiem, tie, kas spēj daudz maz kvalitīvi atbildēt vai sagatavot atbildes latviešu valodā, viņi visi atrodas ārpus Eiropas Savienības. Vienkārši, lai jūs zinātu. Atkarības no tehnoloģijām cilvēku faktoru samazināšana, tas ir ļoti svarīgi, ja, kad mēs tā kā pārāk paļaujamies un mēs faktiski arī zaudējam tādu kritisko domāšanu.
viss tā neobjektivitāte un viss, kas rodās ņemot vērā to, ka tie modeļi jau veidojās no kaut kādiem vēsturiskiem datiem. Un ja mēs vēsturiski esam bijuši aizspriedumaini, tad arī šie modeļi ir aizspriedumaini. Nevis tāpēc, ka viņi tā grib, bet tāpēc, ka mēs tādi esam bijuši. Un tur ir vesela virkne ētikas jautājumiem ar izskaidrojamību un tā tālāk. Ja. Var sakot, ir vesela virkne draudu. Prezentācija jums visiem būs pieejama. Mēs vienojāmies, līdz ar to es vairāk jūs nekavēšu, atvainojos, ka pārtērēju laiku. Visu labu, paldies! Lielas paldies, Kaspar, viss kārtībā ar laikiem ir, ļoti laba prezentācija. Ja būs jautājumi no auditorijas, noteikti beigās čatā vai saziņā, vai arī atsevišķi nosūtīšanu ziņu ar jautājumiem, tāpēc droši liels paldies un dodamies uz priekšu. Kā nākošo runātājs aicināšu Arti Gustovska kungu, Kurzemes turisma asociācija. Lūdzu, vai Arti? Jā, labdien, vai dzirdiet mani? Dzirdam, prezentāciju droši var padalīties. Jā, labi. Šēroju tūlīt prezentāciju. Atsumirklīti. Tā. Vai redziet tagad prezentāciju? Neredzam pagaidām vēl. Logu. Jā, tā tad... labdien vēlreiz. Mans vārds ir Artis Gustovskis. Man liels prieks, ka iepriekšējais runātājs bija tieši Kaspars Kauliņš, jo mēs ar Tildi ļoti pozitīvi sadarbojamies, un es pārstāvu Kurzemes turisma asociāciju. Līdz ar to šodien es runāšu drusciņ vairāk par turismu uzņēmumiem. Jāatzīst, ka mūsu asociācijā lielākais vairums ir mikro vai mazie uzņēmēji, tātad līdz 3 cilvēkiem. Un tā kā mums bija tāds kopīgs projektiņš ar Klaipēdas universitāti un citām universitātēm, tad šis būs tāds īsts tāds checkouts katram uzņēmējiem, kas šodien piedalās, vai jūs jau to dariet, jo faktiski šis ir tagad tāda pētījuma rezultāti, nevis tas kaut kāda teorija. Mēs ar teoriju nenodarbojamies. Mēs digitālajos centros mācām praktiskās mācības, tā skaitā arī mākslīgajā intelektā. Nākošo slaidu lūdzu, Robert. Tātad, kā zināms, ir digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks DESI. Kāpēc es šo rādu? Tāpēc, ka atbilstoši DESI indeksam var teikt, uzdrīkstēties teikt, ka visas ministrijas Latvijā, kas atbild par digitālo transformāciju, ir izveidojuši savus plānus. Un tas, diemžēl, skumjais stāsts, ka jūs redziet, Igaunija, šis ir gan 22. gads, 23. 24. ļoti neatšķirās, bet Igaunija ir 9. vietā Eiropā, Lietuva 14. Latvija, diemžēl, 18. Mēs tur it kā pavirzījāmies par vienu vietu, bet, diemžēl, nekas pozitīvs tur nav. Nākošo slaidu lūdzu, Robert. Tātad, ko tad mēs darām un ko lieto visvairāk Kurzemes turisma mikro un mazie uzņēmēji vai arī turisma centri Latvijā? Piemēram, viens no izplatītākiem veidiem, ko visi lieto, ir tērzēšanas chatbots. Kaspars jau pieminēja, piemēram, vislabākie piemēri Cēsīs, Grobiņā, kas, teiksim tā, aizvieto daļēji turisma informācijas darbinieku. Nākošo slaidu lūdzu. Savukārt, ja, teiksim, mēs atskatāmies atpakaļ, apmēram kaut kādu 5 gadu laikā, visas turisma lauku mājas vai brīvdienu mājas ir sākuši lietot visa veida attālinātās vadības, sensorus, tai skaitā arī mākslīgo intelektu. Nākošo slaidu lūdzu. Un šeit jau sākās tas, ko katrs mikro uzņēmums jau ļoti veiksmīgi ir darījis un dara. Piemēram, tekstu veidošanā, ģenerēšanā, pielietojot dažādus intelekta rīkus. Protams, pēc mūsu aptaujām vispopulārākais Kurzemē joprojām ir ChatGPT. Ja būtu ilgāk laiks, mēs te varētu panalizēt, cik daudz lieto bezmaksas, cik maksas GPT. 2. vietā paliek Copilots un 3. Gemini. Tas jau, ko Kaspars minēja, nākošo slaidu.
Attēlu ģenerēšana. Ļoti, paldies Dievam, varbūt jāsaka, uzņēmēji sākuši lietot paši attēlus, jo atceramies, ka autoru tiesību ierobežojumu likumi varbūt spieda pat savā veidā uz mākslīgo intelektu. Šeit top 3-niekā izvirzās Kurzemē Dalīs 2, Bings Microsoftam un advancētākie lieto Midjourney. Piemēram, šeit turisma centrs un mūsu digitālais centrs palīdzēja labajā pusītē izveidot, piemēram, Svētās Katrīnas tēlu, kas ir Kuldīgas ģerbonī. Ja jūs ierakstiet parastajā, viņš tik skaists nesanāks. Bet kāpēc es vēl šeit publicēju šo attēlu, ja jūs ievērosiet, šis attēls ir veidots jau pirms gada vai pat pusotru, tad, kad palaida visus rīkus, un te jūs redziet, Svētai Katrīnai labajā rokā ir 7 pirksti. Tagad vairs tā nenotiek, paldies Dievam, bet man šis ļoti patīk, jo redzēt, kā intelekts progresē. Nākošo slaidu, lūdzu. Protams, ka mākslīgajā intelektā mēs veidojam dažādas pasākums, festivāls, konkursus. Pagājušajā gadā mums ļoti patika, ka izdevās lielo Sony piesaistīt, izveidot starptautisku konkursu mākslīgi ģenerētiem fotoattēliem, kas noslēdzās ar dažādām lietuviešu, igauņu un mūsu uzvarām. Un nākušo lūdzu attēlu, kurā mēs redzam, ko var izveidot jau ar mākslīgā intelekta uzlabotajiem rīkiem attēlu ģenerēšanā. Šeit ir 3 uzvarētāji darbi. Nākošo lūdzu. Tas, ko mēs gaidām digitālajos centros, jāsaka, ir jaunā Sora, bet tas, ko jau mēs lietojam, piemēram, mums projektiņā vajadzēja ar turismu uzņēmējiem izveidot video. Lūk, labajā pusē viena turismu uzņēmēja negribēja pati lietoties vai rādīties, teiksim tā, intervijā, tāpēc paņēma vienu no 6 avatāriem, pieejamiem platformā Vīd, uzrakstīja tekstiņu un ļoti skaisti avatārs ierunā ar savu seju tekstiņu un var veidot intervijas. Nākošo slaidu lūdzu. Protams, ka mēs arī veidojam pasākumus. Pat pagājušās nedēļas beigās noslēdzām Kuldīgas digitālā centra veidoto Kuldīga Art Festivalu, kas ir pārvērties tādā digitālā festivālā, pārsvarā balstīts uz visiem metaverse rīkiem, tur papildinātā realitāte, virtuālā realitāte un tā tālāk. Bet, piemēram, ar Sun un Art Plus mēs esam pieslēguši arī mākslīgo intelektu, kas tur, piemēram, ģenerē dažādas interesantas lietas no dažādām mākslas galerijām, veidot attēlus. Nākošo lūdzu. Tas, ko mūsu asociācija dara, vēl ir dažādi projekti. EU Tech Girls projekts ar Spāņiem, nākošo lūdzu. Ļoti interesants projekts ir ar igauņiem, ko jūs redziet, Wellbeing in Virtual Town Spaces. Tas ir projektiņš, ar kura palīdzību izveidots rīks, ar kuru palīdzību jūs varēsiet iet dažādās pilsētu plānošanas skicēs virtuāli, trīsdimensionāli, bet droši vien nebūs laiks sīkāk visu to izstāstīt, tāpēc nākošo slaidu lūdzu. Šits gan ir mums, to mēs ļoti lepojamies, Iveron projekts kopā ar RTU un ZZ Dats, kas ir paredz tādu ziemas skaisīšanu ar sāli, pieslēdzot mākslīgo intelektu. Intelekts tātad līdz šim īsos teikumos dispečers brauc, meklē, skatās, kur cik temperatūra mēra, ziņo mašīnā, mašīna skaisa sāla ziemā. Savukārt šobrīd intelekts mūsu novadā visur ir sensori, nolasa sensorus un noziņo katrai mašīnai, kur cik daudz sāls nepieciešams. Nākošo lūdzu. Šeit es speciāli parādu slaidu, kurā mēs kā digitālais centrs Kuldīgā virzamies uz UNESCO digitālo dvīni. Nākošo slaidu lūdzu, kur kopīgi ar RTU
dažādiem departamentiem, pasniedzējiem, Jānis Kampars un citi veidojam Kuldīgas UNESCO digitālo dvīni. Šeit mums nepieciešami partneri, tāpēc zinu, ka gan Kaspars, gan nākušie runātāji būs no dažādām augstskolām, aicinām sadarboties. Nu, un noslēdzot nākošo slaidu lūdzu, kurā es esmu parādījis tādu interesantu lietiņu. Kuldīgas jaunā sadraudzības pilsēta ir Fuji, Japānā, no kuras mēs ļoti daudz mācāmies. Viņi ieviesa savu pirmo digitālā dvīni 9 gadus atpakaļ. Nu, Latvija šobrīd ar valsts programmām taisās ievies šogad nākošu gadu, tad mēs varam saprast, ka mēs tiešām drusciņi atpaliekam vismaz par 9 gadiem piemēram, no Japāņiem, kas ir viena no top 3 ekonomikām pasaulē. Bet šeit ir ļoti daudz virzieni, kur tajā dvīnī mēs pielietojam intelektu, sākot no mobilitātes, nolasīšanas tur un beidzot ar punktu mākoņiem un citām lietām, ko mēs šobrīd veidojam vai vēlamies būvēt. Tas man šobrīd ļoti viss, jo es saprotu, ka visi mēs kavējam nākšo slaidu un paldies jums par uzmanību. Ja gadījumā ir uzņēmēji arī no Kurzemes, tad mēs arī labprāt palīdzam visiem dažādās mācībās kopā ar Robertu un akcelerātoru. Paldies jums! Jā, liels paldies, Arti. Skatos super jaudīgi un viss, kas notiek un tik daudz projektu un attīstīt un joprojām attīstās, skaisti. Prieks redzēt. Jā, liels paldies, kā nākošo runātāju aicināšu Inta Skotāns kundze, Rēzeknes Tehnoloģija akadēmija. Lūdzu, Inta, vai jūs esat šeit? Jā. Prezentācija redzam, droši varat uz lielo ekrānu uzlikt. Jā, nedzirdam. Es vienīgais nedzirdu. Skaņas nav. Jā. Es kaut ko... Ir. Tā sāku neieslēdzu. Jā, ir. Tagad viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Dzirdam, redzam. Jūs mani dzirdēt pirms tam vai es kaut ko? Tagad tikai sākam dzirdēt. Tad atvainojos. Dalījos prezentāciju, bet piemērs ieslēgt mikrofonu kameru. Tātad vēlreiz atkārtošu, daži burtiski vārdi par sevi, tāda ekonomikas pārvaldības fakultāte, docēju tādu finanšu jomas un ar digitalizācijas iespēju izmantošanu saistītos studiju kursus, e-komercija, digitālais mārketings. Un savu īso prezentāciju esmu iedalījusi tādās 3 sadaļās, dažas atziņas par mākslīgo intelektu un tātad īsumā par tekstuāliem un vizuāliem mākslīgā intelekta rīkiem. Un tātad vispirms tātad runājot, pirms pārējot pie atziņām, tātad es uzjautāju mākslīgām intelektam, kā viņš sevi raksturo, kas tad ir mākslīgais intelekts, kā tas sevi skaidro. Un kā jūs šajā slaidā redzat, jā, tātad mākslīgais intelekts, tātad šie 3 mākslīgā intelekta rīki skaidrojam par sevi iesāk ar to, ka tā ir datorzinātnes nozare, kas nodarbojas, un tālāk skaidrojums jau mazliet atšķiras, kaut gan tātad te var arī droši vien saskatīt arī līdzības, jā, gan uzvedības automatizācija, tātad cilvēka intelekta atdarināšana, tātad dažādas šīs iespējas. Un kā pirmā atziņa, ka mākslīgais intelekts, tātad, protams, tas nav tātad, es teiktu, pavisam nesen dzimis, ja, bet tātad tā ir mākslīgā intelekta renesanse, un šo atziņu es gribētu pamatot ar tādu vienu tādu faktu, ja, ka, lūk, tātad jau termins mākslīgais intelekts, tātad ieviest jau pavisam tālajā 1956. gadā. Tas, ka nav viens mākslīgais intelekts, bet mums ir jārunā par ļoti, ļoti daudziem mākslīgā intelekta rīkiem. Un šeit jūs redzat tātad arī vienu vietni, gribas teikt tieši tikai vienu vietni, ja, kur ir apkopot ir tātad dažādi mākslīgā intelekta rīki, kur var meklēt tātad šos mākslīgos intelekta rīkus gan pēc
teiksim, pēc vajadzības, ja, tā, kas mums ir vajadzīgs, vai nu apstrādāt tekstu, veidot fotogrāfijas, video, un arī šajā slaidā es esmu iedalījusi, teiksim, tā mākslīga intelekta rīkus, iekrāsojot tos, ja, tad lūk, dzeltenāja krāsā, tātad tie būtu tātad mājas lapu izstrādes rīki, prezentāciju veidošanas rīki, oranžā krāsa, tātad rīki, kas mums var palīdzēt izstrādāt mārketinga stratēģijas, tātad sociālo tīklu postus, violetā krāsa, tātad attēlu ģenerēšanas rīki, un tātad te mēs varētu, protams, runāt par daudz un dikti. Jā, un varbūt tās priekš uzņēmēm, varbūt netradicionāls, bet varbūt arī kāda interesē, es pēc speciāli ieliku tātad rīki, kas veido mūziku, tātad zaļā krāsa. Jā, tā kā visnotaļ tās iespējas, ko mēs varam darīt ar mākslīgo intelektu, ir visdažādākās. Kā mākslīgais intelekts arī var būt bīstams ļaunu cilvēku rokās, un šajā gadījumā tātad runa par mākslīgā intelekta ģenerēto informācijas mākoni, ka, lūk, mākslīgais intelekts var ģenerēt ne tikai tiesu informāciju, jā, bet tātad mēs varam sastapties gan tajos pašos sociālajos mēdījos, gan ar dažādiem šiem, gan viltus video, gan arī tātad viltus attēliem. Un tātad šeit arī viens no piemēriem. Bet tajā pašā laikā fokusējamies, kā kļūt labākiem, nevis kā lūk mākslīgais intelekts atņems mums darbu. Un daži piemēri, kā pirmais stāsts ir par mākslīgā intelekta radītu mākslas darbu, ir tātad Blaumaņa balādi Tālavas taurētājs, ko var atrast arī tātad Latvijas mobilā telefona tātad sociālajos tīklos. Un otrs piemērs, tātad lūk, ka mākslīgais intelekts arī ir dramaturgs, tātad noteiktas, teiksim, tātad drāmas tātad izstrādē, ja? Mākslīgais intelekts var mums palīdzēt kļūt arī radošiem, un šeit droši vien arī kāds no jums jau ir dzirdējis to, manuprāt, diezgan tādu populāru šo vaicājumu promptu, lūk, tādu 50 veidi, kā izmantot kiegeli nekā kiegeli. Un šeit es to jautājumu promptu uzdevu tādu Gemini, un lūk, Gemini arī man piedāvā ne tikai 50 pēc skaita šīs atbildes variantus, bet arī tātad tas iedala arī tātad, jau atbilžu variantus pēc tādā kā, grupējot, jā, tātad lūk, kādā veidā mēs varam izmantot kā dārza dizainu, mājas interjeru. Un, ja mēs tā paskatītos, tad jā, tātad droši vien, ka kāds no šiem izmantošanas veidiem arī varētu būt, teiksim, arī lietojams, ir izmantojams, bet, gribas teikt, tātad, diez vai tātad visi tie 50, jā, tātad būs reāli izmantojami, un tāpēc šeit arī ir jārunā par tādu lietu, kā tātad mākslīgā intelekta halucinācijas, ja? Tātad kā nevis tas, ko tātad arī mākslīgais intelekts mums piedāvā, ir tīpaši tātad varbūt tādiem, netipiskiem jautājumiem, ka mēs to varam arī praktiski izmantot. Un arī tātad tas atziņa, ka mākslīgais intelekts iespējams izglābs pasauli. Un te man ir gan tikai daži piemēri, bet iepriekšēji runātāji jau visnotaļ labi prezentēja, kādos tik virzienos, kādas tik iespējas piedāvā mākslīgā intelekta iespēja izmantošana, un tātad gan izglītība, medicīna, tātad konkrētu problēmu risināšana, un, protams, tātad tās iespējas visnotaļ attīstās un kļūst aizvien vairāk. Attiecībā par mākslīgā intelekta tekstuālajiem rīkiem, kuri tiek skatīti arī tātad kursu ietvaros, tātad pamatā runa par 4 tātad šiem mākslīgā intelekta rīkiem, tātad OpenAI, tātad ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, un tātad, paskatīsimies arī tātad šo Claudiju. Bet, tātad šeit ir runa gan par maksas, gan par bezmaksas rīkiem, un, protams, arī šies tekstuālie rīki var palīdzēt atrisināt gan tīri, varbūt ne tikai kiegļu izmantošanas iespējas, bet tātad gan veidot tos pašus sociālo tīklu postus, palīdzēt veidot, gan tātad arī tātad citas iespējas, kas tātad paralēli arī tātad šiem vizuālajiem. Un tātad vizuālie rīki, šeit gan es
prezentācijā neievietoja varbūt konkrētus rīkus, atsaucoties jau uz iepriekšējo slaidu, kur bija minēts, ka tie ir visdažādākie, bet galvenie virzieni, kas, es domāju, varētu būt arī aktuāli uzņēmējiem, skatot mākslīgā intelekta iespēju izmantošanu, tās tie rīki, tie rīki, kas palīdz mums risināt mārketinga stratēģijas izstrādes jautājumus, sociālo tīklu komunikāciju, mājaslapu izstrādi, prezentāciju veidošanu, tad trešā grupa, ko es izdalīju, tā ir attēlu un video veidošana, un tātad arī datu analīze. Tā. Nu, paldies par uzmanību. Izskatās, ka es droši vien ietaupīju laiku, ja. Jā, liels paldies jums, Inte. To, ko es noteikti vēlos uzsvērt, ka šis kurs būs noteikti pieejams arī Latvijas digitāla akceleratoru ietvaros, tāpēc noteikti, ja kādam ir interese, es noteikti aicinu pievienoties mums un saņemt šī kursu un vairāk konsultācijas un ieteikumus no Intes puses. Jā, liels paldies. Šobrīd aicināšu Robertu Kadiķu kungu, Elektroniskas un datorzinātņu institūtu ar savu prezentāciju. Prezentāciju redzam. Jā, paldies. Tad labdien, esmu Roberts Kadiķis, vadošais pētnieks EDI, jeb Elektroniskas datorzinātņu institūtā, un tur es darbojos ar attēlu apstrādi, datorredzi, mašīnu mācīšanos, mākslīgo intelektu, kopumā ap 13 gadiem. Un datorredzes lietojums ir plašs, tā vienkārši pieejot, ja cilvēks kādu uzdevumu veikšanā lieto savu redzi, iespējams, tur var pielietot datorredzi, bet patiesībā var domāt vēl plašāk, jo ir, piemēram, kameras, kas rāda ne tikai mums pierastos krāsainās attēlus, bet, piemēram, infrasarkanās kameras, kas var parādīt siltākas, augstākas vietas attēlā, vai, piemēram, dziļuma kameras, kas parāda attālumus līdz dažādiem objektiem, bet ne tikai kameras, ne tikai attēli, ja var pārveidot kaut kādu citu informāciju attēlu formā, atkal līdzīgas tehnoloģijas var tikt pielietotas, piemēram, trešais attēls šeit ir spektrogramma, kas ir skaņas attēlojums attēlu formā. Atkal tādu var mēģināt lietot attēlu apstrādi, datorredzi un tādas lietas. Tagad ar mākslīgo intelektu bieži saprot mašīnu mācīšanās pieejas, ir arī datorredzē klasiskākas pieejas, kas arī joprojām ir aktuāls atsevišķiem uzdevumiem. Un bieži var domāt, ja tas uzdevums ir varbūt vienkāršāks, kā kreisajā pusē mēs, piemēram, gribam uz ražošanas lentes veikt kvalitātes kontroli, bet šī lente, mēs redzam, ir smuki gaiša, objekti uz viņas ir smuki tumši, visi objekti ir vienādi, konkrētos attālumos viens no otra, tāds labi definēts uzdevums, jā, tur var ar klasisko datorredzi paveikt jau labas lietas. Pa vidu redzam jau sarežģītāku uzdevumu, kur ir haotiski sabērsti objekti, ja mēs gribam, lai datorredzi mums pasaka, kurš objekts atrodas, varbūt tur ar klasisko vairs tā ļoti nevarēs, un mašīnu mācīšanās būs tas īstais ceļš, un trešais attēls jau grūtākais variants, tur ir ne tikai dinamiska sistēma, tur ir arī ārā apstākļi, kur ir mainīgs apgaismojums, laikapstākļi, un tātad mašīnu mācīšanās droši būs vienīgais, ko tur vispār ir vērts mēģināt. Bieži vien šie uzdevumi datorredzē beigās noriducējas uz 3 tādām pamat uzdevumiem, vai nu tā būs attēlu klasificēšana, kad mēs gribam zināt, vai mums ir kaut kādas klases, ko mēs gribam noskarot, vai viņas ir attēlā vai nē, un tad mēs pasakam, vai attēlā ir 1., 2. vai 10. klase. Tad ir grūtāks uzdevums, kas būtu objektu detektēšana, kur mēs ne tikai pasakam, kas ir attēlā, bet pasakam, kur. Tas beigās noriducēs, ka mēs apvelkam, teiksim, rāmīti ap konkrētiem objektiem attēlā. Vai arī tad atkal vēl grūtāk, tas būtu segmentēšanas uzdevums, kur mēs pasakam jau katram pikselim, kuram objektam viņš pieder. Un tad piemēra, kādiem mēs esam saskārušies, piemēram, sāksim ar klasificēšanas uzdevumu. Šeit bija partneriem vajadzība, viņi izstrādā orgānu audzēšanu uz čipa. Tātad cilvēka orgānu daļa tiek audzēta uz tādu čipiņu, kas šeit ir redzams. Tas ir ļoti perspektīvi, jo būtībā jūs kaut ko tādu izaudzēt, jūs pēc tam varat testēt zāles uz jau cilvēka orgānu daļām, nevis uz spēlēm, kas tāda daudz jau tuvāk un atbilstošāk būtu cilvēku ārstēšanai. Bet šis process, lai audzētu šīs orgānu daļas, ir ilgs, sarežģīts, un kamēr jums tur nedēļām aug šī kultūra, tad ik pa laikam būtu vairs paskatīties, vai vispār tur vēl viss ir kārtībā, jo varbūt ir jau sen kaut kas nogājis greizi, un tas nozīmē būtu vērtīgi to laiku ietaupīt un sākt pa jaunu audzēt. Tad partneri izstrādāja prototipu, kurā uz šo būtībā kultūru skatās mikroskops ar kameru, un mēs pieliekam mākslīgo intelektu, kas klasificē vai 2 klasēs, vai šeit viss ir kārtībā un turpinam audzēšanu, vai varbūt kaut kas nogājis greizi un
pārtraucam. Tātad tipiski klasifikācijas uzdevums, šajā gadījumā tās ir 2 klases, bet citos uzdevumos varbūt daudz vairāk klašu, uz kurām klasificēt. Objektu detektēšana šeit, piemēram, mūsu lietojumi bija lauksaimniecībā sidoniju vai aviņu detektēšana, bet ne tikai detektēt, ka tur ir avens vai sidonijas, bet detektēt, vai viņš ir gatavs, negatavs, vai arī partneri izstrādāja nezāļu iznīcināšanas robotu, kuram tad mēs piešķīrām redzi, lai viņš saprot, kur tad ir tās nezāles un kur ir kultūra, kuras nevajadzētu iznīcināt un aiztikt. Tāda klasiska objektu detektēšanas uzdevums. Attēlu segmentēšana, tā mums bija aktuāli strādājot pie pašbraucošās automašīnas, jo nepietiek rāmīt iezīmēt kameras bildē, kur ir mašīna vai kas. Tur, ja mēs gribam turēties uz ceļa, mums precīzi jāzina visi pikseli, kas atbilst ceļam, jāzina pikseli, kas atbilst apmalē un tā tālāk. Vai arī ir cits segmentēšanas piemērs, kad te bildē redzams muskuļa šķērsgriezums, un mūsu medicīnas partneriem interesēja nosegmentēt atsevišķi katru šķiedru šajā muskulī un izpētīt automātiski noteikt, vai tās ir fluorescējušas vai nē, un tas viņam atkal pateica, vai viņu zāles tur iedarbojās vai neiedarbojās. Šobrīd var runāt par fundamentāliem modeļiem, un iespējams, ja jums ir kāds uzdevums datorā redzēt, tad tas jau var tikt atrisināts vienkārši lietojot pieejamos fundamentālos modeļus. Fundamentāli tas nozīmē, viņi ir trenēti, jau apmācīti uz ļoti daudz dažādiem objektiem. Principā viņi var mēģināt teikt, ka viņi dara visu. Gan tādi ir priekš klasificēšanas, gan priekš detektēšanas, gan priekš attēlu segmentēšanas. Šobrīd šādus fundamentālus modeļus liek kopā arī ar valodas modeļiem. Tas jums jau ļauj rakstīt promptus, ko tad jūs tieši gribat detektēt, ko jūs tieši gribat segmentēt. Un jā, varbūt jūsu uzdevumam jau var ņemt vienkārši šādu gatavu modeli, uzrakstīt jūsu vaicājumu, un viņš jau darbosies. Bet, protams, svarīgi ir tas, ko tie fundamentālie modeļi, kad viņi tika veidoti, apmācīti, ir redzējuši un nav redzējuši. Un tāds vienkārši apsvērums būtu, vai tas uzdevums, ko jūs gribat viņu risināt, ir tāds populārs, izplatīts, kā piemēram seju detektēšana, ar tādu viņš noteikti tiks galā. Vai arī tas ir kaut kas varbūt ļoti rets un specifisks, kā mēs jau redzējām, orgānu audzēšanas čipa. Tādus datus tas fundamentālie modeļi nekad nebūs redzējuši. Tāpēc, ja jums ir tāda veida uzdevums, jums jau būs jāiet vairāk uz varbūt nedaudz jau klasiskāku mašīnu mācīšanās pieeju, kas būtu apmācīt savus modeļus. Jā, šeit vēl vienkārši parāda, lietojot šos ģenerējošos neironu tīklus, saprast var ātri, vai tas jūsu uzdevums ir populārs un vienkārši, vai tomēr specifisks, jo es paprastu uzzīmēju dažādiem ģeneratoriem orgānus uz čipa, konkrēti plaušu šūnes, viņi uzzīmē smukus attēlus, kas, protams, ja salīdzinām ar to, ko mēs reāli redzam dzīvē, mums neder nemaz. Tātad tas uzdevums ir rets un būtu pašiem jātaisa savu mašīnu mācīšanās modeļi. Un šeit piemērs, kad mēs apmācījām robotu, lai viņš ņem no kaudzes, haotiski sabērts kaudzes, dažādus objektus. Tad svarīgākais, kas mums būtu vajadzīgs, kā parasti tāda modeļa veidošanā, tās ir 3 lietas. Tie ir dati un tie ir vēlreiz dati, un tie ir anotēti dati. Ja mēs gribam šim uzdevumam marķēt, ja anotēt datus, tad šādi tas tiek veikts. Cilvēks roku velk apkārt rāmījušus ap objektiem, ko robots varētu paņemt. Viņš to dara simtiem vai tūkstošiem šādu attēlu. Un, protams, ja nomainīsies objekts, ko mēs gribam manipulēt ar robotu, tas jādara no jauna. Un tāpēc pēdējo gadu liels pētījumu virziens ir, kā tikt no šīs datu marķēšanas vaļā pavisam. Un viens no veidiem, ko mēs darām, tas ir lietot kaut kādus 3D modelēšanas dzinējus, kuros ir iestrādātas fizikas simulācijas. Šeit mēs varam uzmodelēt, cik vien daudz šo kaudžu ar dažādiem objektiem mēs gribam. Šeit anotācijas jau ir iekļautas, nav nekas jāmarķē. Vienīgi tas ir datora ģenerēts attēls. Un, protams, ļoti strauji attīstās arī datorgrafika un attēli paliek realistiskāk, bet mūsu pētījumos joprojām, ja mēs lietojam tīri šādus sintētiskus datus un apmācam datorētas modeļus, tie tik labi nestrādāja, kā tie būtu strādājuši, ja tie būtu reāli dati. Tāpēc atkal ir citi mākslīgā intelekta rīki, kas šeit var palīdzēt, kā piemēram attēlu stilu pārnese. Tas, piemēram, būtu uztaisīt vienu mākslinieku stilu, mākslinieku attēlu, lai viņš būtu uzzīmēts kā no citu mākslinieku, vai video ar zirgu pārtaisīt ar video par zebru, kurā nekas cits nav īsti mainījies, vai, kā mēs zinām, ja to dara ar cilvēku sejām, to sauc par deepfake.
Mūsu gadījumā mēs šādu tehnoloģiju lietojam, lai sintētiskus attēlus padarītu līdzīgākus par reāliem attēliem. Mēs parādam nemarcēts reāls attēls mākslīgam intelektam, parādam mūsu sintētiskos attēlus un iemācam viņam pārnest šo stilu. Un tagad tie attēli jau labāk strādā, lai apmācītu mūsu specifiskos modeļus. Vai tieši šitā paša tehnoloģija, bet jau cits lietojums. Šeit mēs redzam bildes, ko veterinārā ārsti izmanto, lai saprastu, vai dzīvnieks viņam ir vēzis. Vetārs lieto šo krāsaino smuko bildi pa labi, bet tas, kas viņam reāli no mikroskopa iznāk, ir melnbaltais attēls pa kreisi. Un, lai no vienu dabūtu otru, šobrīd tas notiek, kā laborants ar ķīmiskām vielām veic iekrāsošanu. Tas tāds arī pagaršs manuāls process, patērē materiāls. Varbūt varam pielietot stila pārnesi un izdarīt šo visu virtuāli. Un šeit ir mūsu rezultāti. Redzams, gan kā izstāsta manuāli iekrāsots attēls, gan kā izstāsta mūsu jau virtuāli iekrāsots attēls. Praktiski būtīs atšķirības nav, un vetārstiem šāda attēla apmierība. Šie bija tikai daži piemēri, kur mēs esam lietojuši datorredzi, un daži apsvērumi, kā var domāt, kāda veida varbūt rīki jums derētu vai nederētu konkrēti uzdevumiem. Kopumā mēs vienmēr esam priecīgi, ja pie mūsu uzņēmumi nāk un runā par saviem iespējamiem uzdevumiem, tad mēs varam iziet visam tam ceļam, kas tad tur īsti labāk pielietojams, vai būs pašiem jātaisa savu datu vai nē. Nu, jā, protams, paldies mūsu partneriem dažādos projektos, paldies mūsu finansētājiem un paldies par uzmanību. Jā, liels paldies, Robert. Ļoti laba prezentācija un tiešām tāds plašs klāsts, kur tik vien nevar izmantot mākslīgo intelektu. Jā, tad bija Roberts Kadīts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, un lūkšu jums vēl 2 minūtes laiku. Es atvainojos, ka esmu pārsnieguši šo laiku. Par apmācībām kā tādām kopumā no Latvijas digitālā akceleratora puses būtībā viss ir pieejams ar 100% atbalstu. Jebkuras apmācības jūs varat iegūt savā rīcībā tikai piesakoties gan apmācībām, gan arī Latvijas digitālam akceleratoram. Kopumā septembrī mums ir plānotas aptuveni pie 15 apmācībām, oktobrī arī pār 10 ir. Tāpēc, ja jūs gadījumā neatrodat kāds no sev vēlamām apmācībām, droši sazinieties ar manīm, mēģināsim izveidot jums vēlamās apmācības vai arī izvēlēties no mums jau pieejamā klāsta. Kopumā esam 6 kontaktpunkti visā Latvijā. Atrodamies Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Valmiera, Rīga un Jelgava. Ja, bet pārklājam būtībā visu Latviju, gan arī reģionos. Braucam dažkārt vairāk kārt izbraukumos un piedalāmies dažādās semināros un pasākumos, tāpēc noteikti jūs varat ar mums sakomunicēt un tuvāko savu punktu sakontaktēt par vēlamajiem pakalpojumiem. Lai pieteiktos Latvijas digitālam akceleratoram, šeit ir arī QR kods vai arī doties www.digitālatvija.lv, tur ir redzams šīs te kods, arī ierakstīt čatā to respektīvi mājaslapas adresīti, tāpēc droši varat izvēlēties to un pieteikties pie mums. Ja nu gadījumā ir kādi papildus jautājumi par šo webināru vai par apmācībām vai par kopumā par Latvijas digitālu akceleratoru, droši aicinu sazināties ar manīm, centīšos atbildēt visiem jūs interesējušiem jautājumiem. Paldies liels jums par dalību, paldies par čatā norādītiem jautājumiem, centāmies pēc iespējas atbildēt visiem. Varbūt vēl ir kādam kāds jautājums, jo mums lektori ir klātesoši, droši varam arī atbildēt šobrīd. Prezentāciju noteikti nosūtīsim pēc šī webināra visiem reģistrētajiem lietotājiem. Ieraksts arī būs pieejams, tāpēc aicinu jūs noteikti pievienoties arī nākošā mēnesī šim webināram par citu tematiku. Un liels paldies jums par uzmanību. Ja jautājumu nav, tad es jums saku veiksmīgu dienu, lai izdodās viss iecerētais un digitalizēsimies kopā. Uz redzēšanos!